Čau, mani dārgie skatītāji, piedodiet, ka es esmu tādā paskatā. Izskatās, ka es esmu raudājis, bet es neesmu raudājis, vienkārši tāda izskatās. Ir pēdējās, var teikt, pēdējās 2 nedēļas, vai drīzāk pēdējās dienas manā grūtniecībā. Es ļoti atvainojos, bet aizmirsu nofilmēt video, kad es gāju pie dakteres, pie Jutas, bet tad man nebija sonogrāfiskā pārbaude, man bija vienkārši pārbaude. Tāpēc es ātri izstāstu, kad es esmu pieņēmusies pa 5 nedēļām 3,3 kilogrami, jā, un kopējais svars laikam bija 75 vai 76 kilogrami klāt. Oi, nebija klāt, bet tagad es svēru 76, labi nopaļot 76 kilogramus. Un svēru es 57, rēķinot, kad kaut kādi 19 kilogrami nākuši klāt šajā grūtniecībā. Dzemde man ir nokritusi, nu kā vēders noslīdējis, drīzāk tā var teikt. Atbilst 35, man jāskatās tie pieraksti. Es vienkārši nefilmēju priekš YouTube, pirms tam, kad es gāju pie daktera ātro video, bet es TikTokā ieliku. Tie, kas man sako TikTokā, līdz tie droši vien, kad jau sen jau ir redzējuši. Tātad šodien es eju pēdējā sonogrāfiskajā vizītē, un tad man pateiks gala rezultātu, ko man darīs. Es varu pateikt tā, man dakterē Juta teica tā. Tā kā man ir bijuši 2 iepriekšējie ķeizaru griezieni, tad viņa teica tā, kad man jāgaida, lai bebenē pati dzimst, jo, ja nedzimst pati, tad būs ķeizaru grieziens. Jo, ja ir bijis ķeizaru grieziens iepriekš, tad stimulāciju neveic, jo man bebis esot liels, tā vismaz saka daktere Bokučava. Tāpēc šodien, 8. decembris, es eju uz atkārtotu vizīti pie dakteres Bokučavas, un tad skatīsies, cik man bebene ir paaugusies, jo uz 32 grūtniecības nedēļām viņa svēra 2,700. Viņa teica tā, ja es turpināšu tā ēst, kaut gan īpaši es nemaz saldumus nēdu, tad jā, tad man uz dzemdību laiku pat varētu būt 5 kilo, un rekur parādu es savu. Punci visu laiku tonizējās, bet bez sāpēm, rekur ciets arī pat tagad ir. Pulkstens ir 10:30, man 2:03 ir sarunāta vizīte. Uzliku, vainoja mani tūska, es nezinu, es nevaru saprast, šodien man ir slikta dūša un skrējamais, jā, tīrās vai nu viss ārā, es nezinu, man jau ir tagad sanāk, tūlīt 30, ja vieta 38. nedēļa, tūlīt būs pilns 38 nedēļas, bet tā kā Bokučava iepriekšējā sonogrāfijā teica, kad bebis atbilst 2 nedēļām, tā kā augumos parametros lielākā, tad sanāk uz visām 40 nedēļām. Tad šodien es arī eju uz to pēdējo, kā teikt, kustās, uz to pēdējo grūtnieču vizīti, un tad jau man droši vien, kad pateiks gala rezultātu, ja bebis būs liels, tad droši vien, ka tomēr nav jēga mani mocīt, kaut gan gribās joprojām dzemdēt pašai, bet negribās arī tā, ja cik dzirdēt gadījumu, kad piemēram pie 8 vai 9 centimetru atvēr, tad, kad jau ir jāspiež ārā mazuli, tad vienkārši viņš iesprūst, jo viņš ir pārāk liels, kad viņa ķermenītis vienkārši nevar izlīst ārā. Un tad ir pielietots vakums, tad ir iekšēji un ārējie plīsumi un dzemdību traumas, un arī īstenībā diezgan viss sāpīgi. Tā kā, jā, gribētos to tomēr pašai, bet, īstenībā man ir vienalga, man ir svarīgi tas, lai bebim viss būtu kārtībā. Labi, tad es atgriezīšos pie jums atkal ar ziņām. Oi, kāds man drebulis uznāca, man visi laiki sarka, man augsti un karsti vienlaicīgi. Tikko knapi saģērbos, sapucējos uz pēdējo vizīti, ja tā var teikt. Nē, krāsojusies es neesmu, es vienkārši saģērbos, Šādi te mēs esam paaugušies, nezinu, kur kā labāk. Vēders jau nokritis. Vai dieviņās, man vairs nekas neder, man viss plīst, apakšbikses plīst. Lūk, kas te ir. Es jau domāju, ka šeit arī plīst. Redziet. Tās puncis izskatās. Rekur, pacelšu parādīšu. Naba pavisam uz leju skatās. Kāda gaismiņa mainās uzreiz. Forši izskatās. Labi, ko tad tagad ir 10:50, slēnāk garā taisos, jo man jāiebrauc vēl uzpildu stācijā, jāiepildās. Vēl Matijās tiemē, jāsapūšās līdz galam, un tad jau tiksimies. Staigā daktere, reku.
Dāvana. Labi, es nefilmēšu tagad visu. Es tā kā tā. 3. 606. Tā, kur zem bija? Sastās. 606. Jā. Un cik dienu bija iepriekš, ja varam saskiet? Man visu no saukumā. Atkal zinu, ka tā saruna nevienmēr vienmēr. Pēdējie 2 bija, nu, tāpēc, ka man cits vīrs, es jau, un tāpēc, varbūt tāpēc, ka ģēni tā bija 4 kilo 250 puika. Sodas tests esi? Bija, jā, tur viss kārtībā. Viss labi, jā? Un 4 kilo 150 meita bija. Un kā tā? Ķezers, apūts. Aha, tad šoreiz arī man vajag ķezers. Nu, es jau tā, kad jūtu teiciet, to sāksies pašai. Bet viens ķezers vai? 2. Bet, nu, jau no pēdējā ir pagājuši līdz 8 gadi. Ko es jau sakat, nedēļ, pirms gadiem ir. 19 pirmais. Laicīgi saka, tāpēc vēl daudz ko paspēju, ne? Man tagad ir, nu, mana kompānija, man ir daudz, nu, kolēģis, viņas ir jau ārsts pārāk, un ir visi, kas vēl savukārt, nu, pirmā. Grūtības, visiem ir tādas problēmas, es jau redzu kolēģi, un gribas nekur uz to otro pusi, lai kāds cits skatās. Un tie, kas man ir, kas vēl tā, un tagad turpina. Jā, viss super. Ķermenis viņš jau pielāgojas ar to pirmo grūtniecību. Jā. Bet, kad ir pirmā grūtniecība, jau tāda mūsu vecuma. Jā. Man izvērsīs, mums nevar redzēt savus problēmas. Visiem ir kaut kādas problēmas. Bet tā, kura dzebra to arī mūsu neviņķis. Siest. Nu jā, tāpēc, ka liels, nu, sapīrīt, apūts bija tāpēc, ka teikšu, viņš sagriezās zemdību laikā. Labi, klāt. Zini, šitais jau ir 900. Es nezinu, ko jūs tur redzat. Ko jūs redzat? Kolu dzer no rīta līdz vakaram? Nu, ļoti rāti. Ko jūs redzat? Vispār īstenībā es ādu normāli, var teikt, nu kā, nu vienmēr, man nemaz nav apetīta. Pulkriņas tur biespienu ādu. Konfētas, varētu lasāni no rīta. Nē. Nu, liels. Nu, liels, jā. Cik tad tas vīrs ir liels? Nu, nepilni 2. Nu, viņš garš. Viņš nav resns dušīgs, bet viņš garš, nu. Okay. Tad viņš ir tas basketbolists kaut kas. Nu, apmēram, jā. Ko mēs nereiksim atlikt, ko jau bērni? Tas lūdzu, tas bija veids šīs grūtniecības. Jā, tur viss kārtībā. Ko vajag jāpierakstīs? Tad Lamēja ģēģeris kaut kādu 39. nedēļu. Viņš tā arī Lūdzeč. Mammai vajadzīgi tur. Nu labi, nu ko lai es jums saku? Nu neko. Nu jau es domāju, ko ir. Rēti nesāli vajag. Nē, vispār es Nē, es neko tad vajag to rēti izvērtēt. Nevaru jau urīnu puslis tukši. Bet galvenais, lai viņa nesāli. Nē. Jo tas rētas merīšanas, tas viss ir tāds, nu tā kā homeopātija. Apmēram ārsti stāsta, ka tas palīdz. Nu, nav pierādīts, ka tas ir efektīvs. Sliktu neko neredzu, bet, jā. Bet, ja gadījumā viņa pēkšņi sāk sāpēt, tad iegriež pie ārsta, jā? Lātiņa arī, kur ir. Tad tomēr man vispār šitā ir perfekta, man nedzīvo, ne slikti, vispār, ja iepriekšējiem, es bēmu, bet vispār, un šitam vispār slikti. Jā? Tas es tev zinu, tas jau ir ķermenis jau nebūs. Es jau tieši domāju, ka būs trākāk, un viss, tad nē, tagad tieši otrādā. Jā. Tur var to matiņu bildi dabūt kaut kādu, vai nesaglabājās. Zini, kas ir, to ir pamēģināšu padarīt. Bet es baidos, ka nevarēs redzēt, kad izprintēsies. Tā var celties, jā? Tad nē. Ja gribas matus, tad nē.
noklausējās, bet nesāk. Viņa teica, labi, tā vai kamēr... Vai tu man teici, ka tā sāka jau lokās? Nē, nu kā, viņš man sāpēja, man tonizēja, man sastājas, tu teici, varbūt es varbūt visu savādāk notiek. Kāda dreguļi viņš visējiem lejā. Trīcu dregu. Temperatūras nav? Nu, nē, man viss bija no lejā, ko mājās bišķiņi bija kā bija. Saliek teiņas augšā. Saliek teiņas. Tā kā labāk. Panācam, ducatiem manīm. Dzemdībās taču tā galva ir pilnīgi augšā, tur vispār nekas tur. Vai nevis nemeklēt kaklu. Bet celties augšā nekas tur. Nu, katrā ziņā aktīvi dzemdībās tur šobrīd pārbūt kaut kādi priekšvēs, viņš tur var parādīties, jā. Bet tad ko man tad jums to ķēzergrieziena datumu noteikti? Nu jā, tā mēs ar vakari, jā. Kad ir dzemdību termiņš? Tā kā tieši uz Ziemassvētkiem. Tagad šīs 7, jā, plus? Man sanāk, jā, tā 3,8, gan 3 apils, tā 40 jau. Jo diezgan liels jau. Nu, man visi dzīves pār par 4, viņa teica nevēlas garumā, viņa saka uz 39, viņa saka pieraksties gadījumā. 23, jā, nu, īsti labi. Saģērties, tad atnāk pie dārgs, tāpēc pastīšos, kas man tur ir no tiem datumiem. Tā, kur tur būs jāiedīs? Jā, labi. Tur pirmās kabinetes. Labi. Kamēr saģērbos tikai. Nu nevar ātrāk, tad viņam nebūs, tad jādod eksametazons. Ja tur ir 23, tad 3,9 ir 16, 16, 17 mēs neoperējam, tad 18 sanāk. Nu, labi, 18. tad 18. Jā. Tas ātrāk nesāksies, vai? Jā. Jā, labi. Tad ziniet, kā jums ir jānāk tam ir pirmdienā uz 3. ķēzergrieziens, ja tad? Jā, nu cerība jau tomēr pašai. Jā, labi, tūlīt nāksim. Kāpēc jūs nedzemdējāt pēc tam to vēl vienu, kas bija? Es īstenībā pati nesapratu, man sākās tur kontracijas, man ātri, viss davai ātri uz ķēzaru, bet es īsti sēdēju kā tā, ka negribu vienkārši tur ņemties, es tādu īsti nesapratu. Nu jā. Kas tas ir par 30? Tas ir pēc mēneša reizēm. Jā. Nu, bērniņa tā kā... Nu jā, Diana saka, uz to 39. It kā tā kā pēc nedēļas. Viņš ir diezgan liels. Jā, bet saprot, viņš var būt liels, bet ķēzergrieziena bērns būs nenobriedis. Ja? Viņš būs nenobriedis, viņš var būt 400-500, bet viņš netiks galā ar elpošanu. Ja? Un jums nav tomēr 6. ķēzergrieziens, līdz ar to nevajag viņu. Un ja pēc mēneša reizēm ir 30. datums, ja tā patiesība ir kaut kur pa vidu, tad mēs varam izņemt ātrāk, ņemot vispār knapās 3,8, un tad būs bērnu slimnīca. Tas nav vajadzīgs. Jums ir jāpaciešās. Protams, ka jums nav viegli, tā dzemde ir pārstirta, 2 reizes bijis ķēzergrieziens, bet es domāju, ka 18. tas ir tāds, nu, tiešām, nu, ja pat tur kaut kā tā patiesība, tad vēl nav tās 3,8 plus 5, bet, nu, cerēsim, kurai ir pati pirmā sonogrāfija jums, kurai ir 13. Tātad tas ir 24, ja, pēc dakterītes, es saprotu, 24. Nu, tātad šitas būs, nu, pēc kuras mums ir jāvadās, Nu, jā. un tad tas ir 39 plus 1, 18. Ja, es domāju, ka tas ir normāli. Ja sākās ātrāk, nu, tad brauksiet, tad jau skatīsies, ja. Bet katrā ziņā, nu, jā, šobrīd jūs neesat dzemdībās noteikti, jo tas bija tas bērns vienkārši tur pelga vēl gaisā, viņš nav pat piespiedies nekur, jā. Jāstājas nodaļā ir 17. vakarā, jā. Jā. Vienkārši jāiet uz operāciju, tāpēc es tā. Jā, jūtu teici, viņš tā ātri Tātad 17. 6-7 vakarā stāties nodaļā,
Un 18. tad no rīta būs tā operācija. Tad man vairs nekur nevajag pierakstīties, viss tev ir. Zin kā, labi, mēs paprasīsim Jutai tos jūsu datus. Viņa teica, lai es pēc tam uzrakstu, kā man gāja tagad vakarā. Jā. Mēs paprasīsim Jutiņai tos jūsu datus, viņa mums uzdos. Jo vecākās vecmātes tāpat nav, lai jūs ieliktu tādā lielajā plānotājā. Labi. Nu, ceru, ka pats sāksies līdz tam laikam. Jā. Paldies, jā, atā.